Sveicināti, Rentiņi! Mans vārds ir Valdemārs, Sandris Valdemārs. Lai gan es neesmu Ventspils iedzimtais, esmu dzimis ļoti skaistā Latvijas pilsētā Tukumā, bet jau no 5 gadu vecuma es dzīvoju Ventspilī. Esmu gājis Ventspilī gan dārziņā, gan skolā, gan uzsācis darba gaitas. Esmu strādājis daudz un dažādās sfērās, gan pilsētas labiekārtošanā, gan tirdzniecībā, gan mašīnu būvē. Kāpēc es sēžu šeit? Esmu Ventmales bērns, esmu šeit netālu dzīvojis visu savu bērnību. Esmu par šo krastmalu staigājis, spēlējies ar draugiem. Ventspils man nozīmē visu, bērnību, skolu, draugus, asociējās ar attīstību. Atceros, kāda izskatījās Ventspils manā bērnībā. Ventspils asociējās ar mājām, ar māju sajūtu. Ikreiz, kad es dodos prom no Ventspils, atgriežoties, rodās patīkama mājas sajūta. Ventspils un ventspilnieki var lepoties ar pašu pilsētu, ar pilsētas ģeogrāfisko atrašanos vietu pie Ventas, ar jūru, ar skaisto smilšaino pludmali, kā man daudz ir teikuši, tādu pludmali ret, kur ir, lepoties ar savu spītu, ar uzticību Ventspilī. Padomu laikos, kad Ventspils bija ekoloģiskā bumba, ļoti daudz ventspilnieku palika, dzīvoja, cīnījās, lai Ventspils būtu labāka, tīrāka, sakoptāka. Ventspilī man sirds sāp par daudzām palaistajām iespējām garām, Ventspilī šobrīd ir sakopta, tīra, ir daudz kas jauns sabūvēts, bet man kā ventspilniekam, kas ir sekojis līdz visu šitos gadus Ventspils attīstībai, ir redzams, ka ir daudz palaistās iespējas garām. Tāpat vecpilsēta, šobrīd viņa ir pusdzīva. Es atceros bērnībā, kad es staigāju par vecpilsētu. Mājas bija diezgan sliktā stāvoklī, bet viņas bija daudz. Šobrīd daudz mājas ir nojauktas. Ir dzīvība pazudusi no vecpilsētas. Ventspilī tuvākajā laikā ir jāpanāk daudz lietas. Pirmkārt, pats galvenais ir Ventspilī jāatgriež maksimāli daudz dzīvības. Ir jāmēģina uzlabot demografiskā situācija, ir jāpalielina ģimenes pabalsti, bērnu pabalsti, bērnu piedzimšanas pabalsti. Jāmēģina izstrādāt programma par Ventspils vecpilsētas atjaunošanu, ir jāpalīdz senioriem. Jo, lai gan Ventspilī it kā ir liels vidējās pensijas, bet ļoti daudz seniori ir trūcīgi. Jāmēģina atjaunot ostas darbība. Protams, tas nav viegli mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā. Lielākais Ventspils potenciāls ir tomēr Ventspils osta. Tā ir izdevīgā ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Ventspils osta vēsturiski ir izveidojusies kā viena no Krievijas impērijas lielākajām eksporta ostām. Tas pats arī notika padomju gados. Ostu problēmas manā ieskatā sākās jau tālajos 90. gados, kad sākās Ventspils ostu kari starp dažādiem ostu tranzīta biznesa grupējumiem. Tas jau bija pirmais, kas nobremzēja otras attīstību. Pēc tam sekoja ģeopolitiskie apstākļi, neveiksmīgā ostu reforma, kad ventspilnieki tika izstumti ārā no ostas pārvaldes. Ventspils pēc 4 gadiem, pēc 10, pēc 50. Tas viss ir atkarīgs tikai no pašiem ventspilniekiem. Kādi ventspilnieki vēlēsies izveidot to Ventspili, tāda viņa arī būs. Es uzskatu, ka Ventspils attīstība turpināsies, mainīsies apstākļi, un ja ventspilnieki mācīs pielāgoties apstākļiem, ja ventspilnieki būs savas pilsētas un valsts patrioti, tad Ventspils attīstība turpināsies augšupejošā solī. Es izlēmu Ventspils pašvaldības vēlēšanās kandidēt, jo es gribētu, arī būt atbildīgs par Ventspils attīstību. Es gribētu teikt, ka jebkuram ventspilniekam ir jājūtās kā saimniekam savā zemē, un viņam ir jārūpējas par Ventspils attīstību. Ventspilī, ko es varētu dot? Es varētu dot savu enerģiju, deksmi, idejas. Jebkurš ventspilnieks var Ventspilī jebko dot. Ja katrs ventspilnieks dot kaut kādu pienesumu Ventspilī, tad Ventspils attīstītos, uzplauktu un attīstība būtu daudz straujāka. Ventspilī ir vajadzīgs gan govis, gan brūģis, gan puķis, gan izklaides. Ventspilniekiem ir vajadzīgs viss, ir jātīst tas potenciāls, kas ir Ventspilī. Un katram ventspilniekam ir jārūpējas par savu Ventspili, jo tikai kopīgi nevar izdalīt brūģis, puķis vai kas. Tas viss ir komplekss.